Lūkšanā pajautā Dievam, Dievs, kāds tu gribi būt pret mani tagad? Kāds tu nevarēji būt pret mani pirms šī problēma man notika? Nekad neapstrādā to pašu problēmu, tajā pašā līmenī, kurā tā problēma rodas. Jo problēma ir dizainēta, lai tev dotu uzviju. Kādā veidā tu domā, ka tu saņemsi svētības vai uzviju no Dievu? Vai tu esi padomājis? Svētībām ir dažāds izskats, dažādas krāsas un dažādas formas. Iedomājies, ja Dievs dod milzīgu variāciju ar šiem te visiem dzīves apstākļiem, ja viņš to ir paredzējis. Un iedomājies, ja pārsvars no šiem te apstākļiem ir negatīvi. Vai tas nelīdzinājas Dievam? Problēmai blakus nolikt svētību. Ka visbriesmīgākā dienā viņš ir paredzējis tev dot kaut ko kolosālu, kaut ko brīnišķīgu. Mēs esam paraduši apstrādāt negatīvo, kas rodas mūsu dzīvēs. Ka pat nesaredzam varbūt to, kas ir blakus nolikts. Vai mums ir pānika? Jau priekšlaikā. Kā mēs spriežam? Es zināju, ka tas man notiks. Vai tas ir kaut kāds tāds pervers pravietošanas veids, ko mēs esam pieņēmuši, ka mēs zinātu, kaut kas negatīvs notiktu? Vai mēs tā spriežam, kad, es esmu pārmēr daudz svētības, labums saņēmis, vēlams man gribēs gan iekniept kaut kādā veidā. Tā cilvēks var piemānīt sev pieņemt kaut ko ticībā. Pieņemt tādu kaut ko perversu ticībā, ka tu sagaidi, ka tev ieknieps. Es taču neesmu vienīgais muļķis šeit starp mums. Vai tad es arī tādas lietas neesmu darījis? Jā, es esmu pieņēmis nepareizas lietas ticībā. Esmu ticējis nepareizi. Man jābūt modram možam katru dienu un katru brīdi, lai es neticētu nepareizi. Es ticīju, ka man bija vajāšanas, un tā es domāju, ka manā bērnībā es dzīvoju. Tāpēc, ka es nepazinu Dievu īsti, kad bērns biju. Kad man citi ticīgie to izskaidroja, es sāku redzēt, kāds ir Dievs. Es nevaru atbildēt uz to, kāpēc nenotiek dziedināšanas. Es varu atbildēt uz to, kāpēc notiek dziedināšanas. Dzīvē ir tik daudz tādas jocīgas lietas, kas notiek, ka ļoti grūti izšķirt, kas ir kas. Jo, ja mēs norindojam visas jautājumu zīmes pie sevis un liekam tās uz galda, mums radīsies tikai jauni jautājumi. Un mēs esam iemācījušies, kāpēc kaut kas nenotiek. Vai mēs to gribējām? Īsti nē. Ko tad mēs gribējām? Mēs gribējām iemācīties, kā lai notiek, lai izdotos. Tad vienīgais veids ir norindot visus notikumus, kur viss tas ir noticis un kur ir izdevies, un mēģināt saredzēt struktūru tajās. Nevis otrādi. Savādāk mēs klūpjam pār savām pašām kājām. Bet kā var meklēt vienu Dievu, kas saka, viņš tevi nekad neatstās? Viņš, kas ir tuvāks tev par tavu pašu dvašu. Viņš ir atrodams ar savu klātbūtni, būtni tavos apstākļos. Sadzirdi. Neviens zemisks cilvēks, kas šo te nav iepazinis, tev nevarēs to iemācīt. Bet tā te gudrība, kas nāk no augšienes. Pajautā lūkšanā. Dievs, kāds tu vari būt pret mani tagad, kad tas te mani noticis, kāds tu pret mani nevarēji būt agrāk. Jo Dievs nav pārveidojies. Jo Dievs nemainās nekad. Mēs nekad nezinām, ko Dievs darīs, bet mēs zinām, kāds viņš ir. Es dzirdēju pa vīru, kas lūkšanā bija atradies, un pēkšņi viņš dzird, ka Jēzus saka viņam, tu zini ko, Pēteri?
Tu un es, mēs neesam savienojami. Un es nemainīšos. Tas nozīmē, ka man jāmainās. Un tas nav nekas slikts, un tas nav nekas, par ko bēdāties. Mainīties tādā veidā, lai izpatikt Jēzum. Un mainīties tādā veidā, kāds viņš saka, ka jābūt. Nejautā nekad, kāpēc. Kāpēc man tas notika? Kāpēc tieši es to te piedzīvoju? Kāpēc tieši es? Tādi jautājumi netiks īsti atbildēti virs zemes. Tas ir nederīgs jautājums, kas padarīs tevi par nederīgu. Upura jautājums tas ir. Mēs redzam, ko cilvēki darīja apustuļa darbu laikos. Pirmais, kas notika 2. nodaļā, tur tā 12. un 37. pantā, visi te cilvēki, kas jūta dzēlienu savā sirdī, kad viņi redzēja, ka tās ugunsmēles nolaidās uz cilvēkiem un ka viņi runāja svešvalodas un runāja viņu pašu saprotamās valodās, kas viņi tādi bija no visām pusēm un malām, ebreji bija atnākuši uz Jeruzālemi. Un viņi jautāja sev, ko tas nozīmē, ko lai mēs darām. Un tie divi īsti motivētākie jautājumi, kurus mēs varētu sev nojautāt. Ko tas nozīmē un ko lai es daru? Paprasi Dievam, Dievs, vai šī ir kāda uzvija, kāda svētība atstāta? Atceries, kā Dievs teica, es radīšu cilvēku pēc manas līdzības. Viss ir saistīts ar attiecībām, nevis ar spējām. Dieva gars, viņa uzdevums ir, lai mēs domātu, kā Dievs to gribētu, lai mēs domājam. Bet mums ir jāpieņem debesu skatījumu uz lietām, uz apstākļiem, uz dzīves situācijām. Un nepieņem pasaules veidu uz to skatīties. Ir cilvēki, kas atjaunojušies savā prātā un prot tev darīt Dievu zināmu. Ar tiem cilvēkiem savienojies, tā tu Dievu iepazīsi. Nav tāda pelēka josla. Cilvēks tik iedomājas, ka ir tāda pelēka josla. Un kad es esmu neitrāls, kad es esmu objektīvs, tā īsti nav. Problēma ir tā, ka cilvēks neiedomājas Dievu kā daudz spējīgāk un spēcīgāk par sevi pašu. Neticības, bailes un šaubu valodas ietekmē arī cilvēku. Iemācies uz tām neklausīties. Tas ir komposts, lai piebāz tavs ausis ar mēsliem. Debesu valstība vienmēr ir viena liela iespējamība. Dievs grib, lai tu viņu piedzīvo. Nevis kā tu pats esi iedomājies, bet kā Jēzus to ir mācījis, jo viņš atnāca un mācīja mums kaut ko galīgi savādāk nekā, pie kā mēs esam pieraduši. Un tas katrai paudzei jāpiedzīvo. Es nobeigšu, un es iesaku jums pielūgt Dievu kopīgi ar mani. Kungs Jēzu, atdar manas acis, manas ausis, ka tu esi radījis apstākļus arī, bet to svētības pilnos apstākļus, kas ir nolikti blakus vājprātībām un blakus tam visam nepatīkamam. Palīdz mums saredzēt to tavu svētību, lai mēs to varam saņemt, piestiprināt sevi, klāt un dot citiem cilvēkiem. Āmen.